Ik viens cilvēks, neatkarīgi no vecuma, dzimuma un nodarbošanās, ir spējīgs paveikt dažādus uzdevumus, kāds labāk, kāds sliktāk, un tas ir pieņemami. Šodien esmu izaicinājuši divas personības, lai saskatītu viņu kopīgās un atšķirīgās šķautnes, stiprās un vājās puses. Miķels ir multiinstrumentālists, kurš atzinis, ka viņa mūzika ir žanru putra un kopā ar dažiem jauniešiem dibinājis mūzikas grupu, lai atskaņotu jaunas aranžijas. Māra ir dzejniece, kura studējusi angļu filoloģiju un rakstniecību. Viņa interesējas par dramaturģiju, piedalās dzejas lasījumos, darbojas jauno autoru biedrībā Karantīna un laikraksta avīzes nosaukums redakcijā, vada Radio Naba raidījumu par literatūru Bronhīts. Skatāmies, kā viņiem veiksies uzdevumos. Nu, čau! Čau! Mani sauc Māra Ulme. Es esmu dzejniece, taču arī darbojos nedaudz teātra mākslā, performanšu mākslā, taisu dažādus ar dzeju saistītus pasākumus un arī ar performanšu mākslu saistītus pasākumus. Mani sauc Miķels Kočāns, jeb Kočāns Miķels, tā es sevi saucos uzvārds priekšā. Tātad mani varbūt jūs pazīstat kā mūziķi. Es sevi raksturotu kā problēmu risinātāju un arī problēmu radītāju. Epizodes pirmais uzdevums. Izmantojot rakstām mašīnu, uzrakstīt sev galvā es ķeršos dzejoli. Tā ir rakstām mašīna. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā bija iespēja apmeklēt izstādi, kurā varēja rakstīt uz rakstām mašīnas. Tas ir ļoti grūti. Šis būs interesanti, vispār ļoti forši. Man tādas retro lietas piesauc. Ja man būs jāraksta tagad tā, kā es atceros pēc rindiņām, es neko jēdzīgi neuzrakstīšu. Tur gan bija ielikta tā varbūt viņa šeit liek, vai varbūt viņas mums ir jāatver? Tā, kur viņa jāliek šeit. Es ceru. Tagad jāizdomā, kā viņš strādā. Tām te es viņu iebāzīšu. Kaut kāds vārks. Viņa nav... Reku. Te nav pintas. Ir. Jā, es varētu uzrakstīt dzejoli par to, kā es neatceros to dzejoli. Viņš man ierakstīja Z burtiņu pašā vidū. Ok. Laime, tur garais A. Tā bija problēma. Viņš man šķībi iet vienmēr. Labi, man būs šķībais dzejolīts. Es izdomāju, ka, tā kā es vienu dzejoli neatceros, bet es atceros to vienu Klāva Elsberga dzejoli kā premisi. Tas nebūs tieši tas, kas bija rakstīts, bet es mēģināšu vienkārši iepīt savā idejā jaunā dzejolī. Tā. Aizvērs. Kā es varu nodzēst? Satraucos. Labi. Ok. Ir. Un pēdējais burts. Kur tu esi? Ok, ideāli. Šeit mēs varam redzēt manu pirmo kļūdu, jo es sāku runāt teikumu vidu, un tad es tur aizmirstu, kāds tur burts. Bet šeit jau izskatās ļoti labi. Lūk. Es ļoti lepojos ar sevi. Tātad mans dzejolīts par Klāvu Elsbergu, un viņa dzejoli, kur es atceros, bija runa par kaut kādu siermaizi. Elsbergs pamodās ideju nomākts, brokastīs paņēma sviestmaizi rokās. Sapina vijā dzejoli savu, kā cilvēks sekoja viņam ar baru. Vai tas ir Kārlis Vērtiņš? Nu tad tagad manā pasaulē Elsbergs šo dzejoli uzrakstīja. Tāds ir mans sacerējums. Nu re. Aplūko un nosaka nozīmi veļas mazgāšanas simboliem. Ir tāda telefona aplikācija, kur ir kādu parādu un viņi atrod. Jā. Un kopš tā laika es vairāk neesmu interesējusies par to. Jep. Es kā dizaina cienītājs, man tieši interesē visi šādi sīkie brambuki. Bet, ja godīgi, es nezinu, ko viņi visi nozīmē. Un tagad man uztraukums mazliet sāk rasties. Okay. Drīkst gludināt. Nedrīkst veļas mašīnā. Jāliek aploksnē. Nezinu. 30 grādos. Ideāli. Sāksim vienkāršāku, man liekas. Šis ir gludeklis. Šo drēbju gabalu var gludināt, es tā teikšu. Labi.
Drīkst gludināt līdz 2. punktiņam. Vidējā temperatūrā jāgludina. 30 grādos jāmazgā. Šis apģērbs droši mazgājas 30 grādos ūdeni. Okay. Tālāk sāks ļoti interesanti, jo te ir simboli ar krustiņiem, un tagad man jāsaprot, kas ir kas. Nedrīkst veļas mašīnā. Nedrīkst žāvētājā. Varbūt tas nozīmē, ka viņu nevar žāvēt? Žāvētajā. Ok. Tik tālu ir labi. Jā, tad 3 stūrīši. Šausmas. Un te vismaz ir mēģinājis kaut kas attēlots. Man tā izstāsta kā kaut kāda kaste, bet es neredzu, ko tas varētu nozīmēt šajā kontekstā. Ir jāliek veļas mašīnā. Ir jāmazgā rokām. Ir jāloka. Karināt ārā starp 2 kokiem. Izkarināt. Izkariniet savu veļu. Bet vai tad visa veļa nav jākarina? Kāpēc viņi to saka cilvēkiem? Kā viņi var izmazgāt drēbes un Tev man vēl palikuši 2 krustiņi. Es nezinu, man kaut kā liekas domā, ka tas 3 stūris kaut kas saistīts ar to drēbu krāsu. Un tad šeit saka, ka šeit apģērbam nedrīkst izmantot balinātājā. Labi. Un tad man ir tikai pēdējais palicis. Un šis ir nedrīkst, krāmēt kaudzē. Nedrīkst balināt. Nedrīkst balināt. Interesanti. Es laiku tiešām sačkarēšu savas drēbes šādi. Ok, tā tad ir ķīmiskā tīrīšana arī, kas ir kaut kāda žakets un tādas lietas. Tad es cerētu teikt, ka vienkārši to nevar likt vispār. Ok, labi. Nedrīkst veļas mašīnā. Nedrīkst tajā ātrajā griešanā. Nedrīkst izmantot ķīmisko tīrīšanu. Ok. Vai mūsu personības spēj iekurt ugunskura, izmantojot tikai bērza tāsi un kramu? Skatāmies! Es kaut kā laikam dedzināšu. Man nav attiecības ar došanos nometņu dabā. Es biju tikai Santiago ceļā pārgājienā, bet mēs bijām iekštelpās. Es noteikti esmu bijis dabā. Es māku kaut ko kurināt, bet varbūt ne dabā ļoti labi. Bet te man kaut kas būs jādedzina, izskatās. Wow! Tas ir forši. Man vajag tādu mājās. Stilīgi. Es atvainojos. Cilvēks man deva padomu sakasīt daudzas mazas skaidiņas. Vislabāk, lai viņas paliek uz bērza tās ar nazīti. Tad mēģināt aizdedzināt šo tāsi, kas ir loģiski. Es atceros, es tādu spēlējos, kad biju mazāks. Bet nekam jēdzīgam neizmantoju. Šitā būs tagad pirmā reize. Tā. Kaut kāda čupiņa man te ir. Tagad no pelēkās puses mēģināšu sataisīt krāma skaidiņas. Jā. Here we go. Šis tā kā sieras rīvējs. Mēģinam. Kuries? Es pat uzzināju, ka bērza tāsi var aizināt arī vienalga, vai viņi ir sausi, vai viņi ir slapji. Tas gan būtu smieklīgi, ja jūs man būtu viņu jau iedevuši slapji. Man liktos, ka šī par sabotāžu. Bet zini, kā ir grūti, jo es viņu gribu aizpūst pilnīgi projām ar savu to visu. Varbūt es varētu viņu tagad. Skaisti. Višķi. Wow. Dedzinī vēl nav par vēlu. Ui, tas nebija pareizi. Tā, mēs tagad tikko visu aizpūtu prom. Wow, viņi var arī aizmest tā. Wow. Kaut kas tur jau notika. 6, 7, 8. Es saku visu aizpūt prom. Mans dievs. Uguns. Neatstāj mani bez savas gaismas. Bet tas arī nekas, neizdošanās nav nekas slikts, pirmkārt.
pieredze ir viena no lietām, kas ir svarīgāka pat par rezultātu ļoti bieži. Manā dzīvē vismaz tā tas ir bijis. Aiziet. Viņš deg. Viņš deg. Es to izdarīju. Yes! Oh my god. Success! Man jau likās, ka man nesanāks. Jā, vēl vēlēšanās. Skaisti. Vajag praktizēt, ka nesanāk, lai nav spiediena, ka tev sanāk. Es jūtos tik lepns. Es to izdarīju. Esmu pilnīgi atmodies kā alu cilvēks. Es pilnīgi tā kā jaunu atklājumu tikko izdarīju. Noskaidrosim, kā sevi redz Māra un Miķelis. Ar ko tu nodarbojies? Es, tautā zināms, esmu mūziķis, laikam. Parši. Tu pats iemācījies taisīt mūziku? Tā varētu teikt. Un kā ar tevi? Es dzēju rakstu. Jā. Es pēc krāsām varu pateikt, ka tu savu iekšējo esi gleznosi. Es vēl nezinu. Vēl nezini? Bet es tā brīvi. Tām šeit bija baltais. Kā būs, tā būs. Jā, kā būs tā. Viņi jau man pārspēja. Viņi jau sāk gleznot. Man liekas, man radinieki teica, ka es gribēju būt multimākslinieks. Un es teiktu, ka tas es arī pašlaik esmu. Bet man vēl visa dzīve priekšā. Tu teici multimākslinieks, ka tu biji maziņš. Jā. Wow! Multimākslinieks. Es man tādu vārdu nezināju. Pavisam maziņa es gribēju būt pārdevēja, lai man būtu savs veikals. Es biju domājis, ka pārdevējām pieder vienkārši viss ēdiens, kas ir veikalā. Un tad man tas bija ļoti aktuāli. Tas bija kādos 3 gados. Es zinu, ka es biju ļoti apsvērts. Pēc tam es gribēju, lai man pieder suņu spā centrs. Tur būtu pilns. Tas bija kaut kādā 1. klasē. Tas varētu būt labs. Jā. Jā, suņu spā vai suņu viesnīcas vienkārši, jo tad es arī domāju, ka tad es varētu tur visu laiku spēlēties ar tiem suņiem un būtu baigi labā dzīve. Baigi traki tā multimākslinieka dzīve. Tā kā visu apvienot ir interesants punkts. Tas, kurš nebaidās būt pats. Man arī pirmais likās tas, kurš ir viņš pats. Tas ir vienkārši svarīgi. Kaut kāds autentiskums. Jā. Tur ietilpst tādas lietas, kas cilvēkiem parasti nāk grūti, vienkārši, kas ir tur kļūdu atzīšana vai slikto īpašību pamanīšana, mainīšana un tādā garā. Citos. Tā kā visus uzmundrināt vienmēr. Jā, kad es vienkārši redzu, ka cilvēki spēj visam komunicēt un vienkārši kopā vest cilvēkus, tas ir ļoti tā iespaidīgi. Talantu, neatlaidību varbūt vairāk. Talants jau nav nekas tāds īpašs, bet neatlaidība gan ir īpaša. Vispār nereāli daudz lietas. Man tāda sajūta, ka es pilnīgi visu gribu darīt. Es visu gribu iemācīties un visam laikam arī būs laika, bet esmu domājis par to, kā es gribu braukt ar traktoru un gribu savu lauksaimniecību, ka man būs kaut kādi 50 gadi. Nice. Es nesaprotu, kas tur notiek vispār. Ko es te zīmēju? Es arī ne. Man ir tieši pašportrets. Varbūt kā es sevi saredzu. Tātad man pašlaik ir diezgan nepabeigts darbs. Un tāda arī sajūta, ka tas esmu es. Man tāds sajūta daudz kas priekšā. Un tādā ziņā, ka varbūt šis, ko es tagad pašlaik zīmēju, tas nebūšu es vienmēr. Tas varbūt esmu es tikai tagad. Tā kā man ļoti patīk zila krāsa, jo zilā krāsā ir debesis un ūdens. Man liekas, ka kaut kāds ūdens, kas tā kā plūst, un man liekas, ka tur ir tāda upe. Un tas arī ir par pārmaiņām, kas viss iet uz priekšu. Kādi mēs baigie filozofi šeit esam atnākuši. Tām, kā mēs griežam. Šitā. Tas arī jārāda auditorijai. Tu esi kārts? Nē. Varbūt tā izskatās. Es esmu tā divnieka. Es teiksim tā, šis ir mans otrais veids, kā es parādu sevi. Vismaz publikā. Es redzu līdzīgi. Jā. Tev tā kā glaznā arī tur kaut kas meta. Jā. Arī.
Kaut kas tāds. Nu jā, un tu ļoti tā plūsmu var redzēt. Skaisti. Mēs, ka mums sanāca. Jā. Paldies, Māra un Miķeli! Jūsu pašportrets ir saglabāts cilvēks JPG formātā. Uz tikšanos nākamreiz! Tā!